Pilnīgi skaidrs, ka par klusumu vislabāk būtu paklusēt, un tomēr mēs esam izvēlējušies runāt. Mēs, tas ir Latvijas radiokoris, žurnāls Mūzikas saule un Rīgas Svētā Jāņa baznīca, kurā 17. marta vakarā, 8:00, notiks pirmais šī gada vakara sarunu koncerts. Kopā būs 4 vakara sarunas, tāpat kā pagājušajā gadā. Un lūk, 17. marta vakara nosaukums ir klusums. Ir apmēram skaidrs, kas ir klusums attiecībā pret skaņu. Tātad skaņa un pauze, tās ir ļoti būtiskas proporcijas, un tās mums šajā koncertā rādīs Latvijas radiokoris kopā ar ēdielnieci Ilzi Reinu un čelistu Kārli Klotiņu. Mēs apmēram varam arī iedomāties, kas ir klusums sakrālajā vidē, par ko mēs arī pilnīgi noteikti runāsim, mēģinot pieskarties pasaules kārtības dažiem aspektiem. Tad tur par klusumu varam runāt meditācijas vai lūkšanas sakarā. Un šo tēmu 17. marta vakarā savā ziņā būs pārņēmis katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs. Mazliet grūtāk iedomāties, kas ir klusums literatūrā, jo it kā liekas, ja ir klusums, tad literatūras nav. Par šo tēmu runās rakstnieks Sergejs Moreino, un viņš ir gudrinieks, tad viņam noteikti būs atbilde uz šo jautājumu. Pagājušā gada vakara sarunu tēmas bija miers, gaisma, aiziešana un piedzimšana. Kāda man kolēģi teica, ka tik banāls un plakanas nosaukums varot izdomāt tikai tie, kas vēlas, lai šiem pasākumiem neviens neaizietu. Mums liekas drusku citādi. Ja kādam pasākumam dod šādu visaptverošu un reizē kā neko nenozīmējušu nosaukumu, tā ir pietiekami plaša arēna, lai cilvēkiem būtu par ko padomāt un padomāt. Tas lūk ir galvenais, kad mēs aicinām piedalīties šajās vakara sarunās, pirkt vai nu abonementu vai pirkt biļeti un nākt uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcu. Pagājušā gada darba augļus jūs varat vērot gan Latvijas radiokora mājaslapā www.radiokoris.lv, kā arī žurnāla Mūzikas saule šī gada pirmajā lēdienē tāds īsts konspekts par pagājušā gada pirmo 2 tikšanās reižu sarunām, tāds neliels atstāsts. Savukārt attiecībā šogad brīnišķīga ideja mūsuprāt ir tas, ka jūs, mīļie Delfu skatītāji, lasītāji, varat arī paši piedalīties šo vakaru sarunu veidošanā līdz 12. martam, izdomājot jautājumus, kas jūs varētu interesēt par tēmu klusums, un atsūtot uz portālu Delfi. 2 mūsuprāt labākie jautājumi saņems balvas. Pirmā vieta ir gada abonements, otrā vieta ir 2 ieejas kartes uz 17. marta vakaru. Taču nav izslēgts, ka mēs izvēlēsimies vēl kādus jautājumus, un tie tad tiks uzdoti 17. marta vakarā Jāņa baznīcā. Paskatīsimies, kā Ilmārs Tolstovs un Sergejs Moreino tiek galā ar jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tiksimies Jāņa baznīcā
baznīcā 17. martā.